Es pārstāvu muzeja restaurācijas departamentu, kas nodarbojas ne tik daudz ar idejām, cik ar pašiem priekšmetiem. Katram no tiem ir savs stāsts. Manā pārziņā ir tekstīlijas, kas izceļas reizēm ar īpašu pļāpību, jo sevišķi apģērbs. Jūs neticēsiet, ko viņš pa jums spēj izstāstīt. Tomēr šoreiz paskatīsimies, ko mums pastāstīs sienas sega. Priekšmets ir neliels, garākā mala ir gandrīz metru gara. Tas ir izšūms ar vilnas dzijām uz džutas auduma. Darināta 20. gadsimta 20. 30. gados. Bauskas apriņķī. Darinātāja Zelma Noveiko muzejam dāvinājusi viņas meita Ilga Plūme. Pirmais, ko pamanām, ir īpatnējā ornamentika, kurā saskatāmi par tautiskiem saucami motīvi, tomēr krāsu salikums un kompozīcija ir neparasta. Krājuma speciālistu viedoklis uzreiz bija, ka kompozīcijas autors visdrīzāk ir Jūlijs Madernieks. Diagonālie ritmi, akcenti, krāsu gama, tas viss raksturīgs Madernieka mākslai. Jūlijs Madernieks bija latviešu gleznotājs, interjerists, pedagogs un mākslas kritiķis un spilgtākais latviešu ornamenta meistars. Viņa rokraksts ir tautas mākslas tradīcija apvienojums ar aktuālajiem mākslas virzieniem – jugendstila, nacionālo romantismu, 20. gadsimta modernisma idejām. Madernieks strādāja gandrīz visās lietišķās mākslas nozarēs, grāmatu, lietišķajā grafikā, veidoja sabiedriskos interjerus un mēbeles. Un it īpaši tekstilmākslai domātas ornamentālas kompozīcijas. Tad paskatīsimies, kā profesionāli mākslinieki izstrādāts mets varēja nonākt līdz realizācijai sienas segas izskatā zemgales pusē. 20. gadsimta 20. 30. gados Latvijas lietišķajā mākslā populāra bija etnogrāfisko tradīciju un moderno mākslas virzienu apvienošana. Aktuālās tendences līdz cilvēkiem nogādāja, kā esam arī šodien raduši plašsaziņas līdzekļi, kas atbilstoši laikmetam bija periodiskie preses izdevumi. Ilustrētajos žurnālos lasītāji uzzināja, kas ir modē un kas vairs ne. Daudziem bija svarīgi sekot aktuālajām tendencēm. Tad es piedāvāju paskatīties arī mums preses izdevumos, ko redzēja lasītājs pirms gandrīz 100 gadiem. Šoreiz konkrēti attiecībā uz Jūlija Madernieka mākslu. Un ņemsim vērā drukas ierobežotās iespējas. Un tā, 1928. gadā publicēts interjeru noformējums ministrijā. Tik nozīmīgā vietā realizēts projekts vērtējums kā par augstu, uz ko tiekties. Redzam bagātīgi dekorētas sienas un griestus. Tā, šeit cita veida respektabls piemērs Madernieka dizains baznīcas tekstīlijām. Arī tur aktuālais stils ieņēmis vietu. Interesanti, ka pievienots detalizēts materiāla apraksts. Varbūt, lai paskaidrotu vizuāli nepilnīgo melnbalto fototēlu, bet varbūt atdarināšanai, jo minēts pat izmantotā diega numurs. Savukārt šeit rokdarba sadaļas priekšlapā ar virsrakstu Godalgots paklāja mets, ievietots attēls. Parakstā vēlreiz uzsvērts, ka mākslinieks par kompozīciju saņēmis kultūras fonda prēmiju. Melnbaltais attēls daudz nevar parādīt, bet klāt ir pievienots krāsu apraksts, minēts, ka ieturēts skaistās, mierīgās krāsās. Tātad mākslinieks ir populārs un viņa darbi novērtēti un rādīti publikai. Tie, kas nepasūtīja savus interjerus pie māksliniekiem, un kuru, protams, bija vairākums, un kam bija svarīgi būt moderniem, vai arī varbūt vienkārši patīk šis stils, varēja izmantot gatavus dizainus, lai darinātu atsevišķus interjeru elementus laikmetīgajā stilā. Sieviešu žurnāli līdz ar dažādiem rokdarbiem 20. gadu beigās sāka publicēt arī Jūlija Madernieka veidotus ornamentus, radošai izmantošanai, atkarībā no prasmēm un iespējām. Šeit redzam atsevišķu motīvu
bez norādes, kam tieši konkrētais raksts paredzēts un kādā tehnikā izpildāms. Darinātāji varēja mainīt gan krāsas, gan izpildījuma tehniku, gan izvietojumu. Tā šeit ir sienas sega ar nosaukumu žagatiņas. Redzams, kā dabas formas pāriet ģeometriskajos ritmos. Vai arī vienkārši iedvesmojošs ornaments uz žurnāla vāka. Bez komentāriem. Šeit redzam jau apjomīgākas, sarežģītākas kompozīcijas. Paredzētas sienas segai vai durvju aizkariem, vai arī spilvenam. Šim ornamentam dots nosaukums pūķi. Etnogrāfiskie ritmiskie motīvi kļūst par pasaku tēliem. Vēl arī šāds. Tika publicēta arī pilnībā izplānot objektu dizaini kopā ar darba aprakstu. Šis, piemēram, aizkariem nosaukts vāverītes. Modernieka mākslā bieži klātesošas atsauces uz dabu. Pievienots arī tehniskais zīmējums un diezgan detalizēts darba apraksts. Tātad paredzēts izpildīšanai mājas kārtībā. Vēl viena aizskari un arī ar paraudziņu, kā izšūt. Eleganti, atturīgi logu aizskari. Runājot par aizskariem, vēl viena aizskari. Šie ir izglītības ministrijai ar putniņiem. Izskatās, ka ir bijuši realizēti. Uz žurnāla vākiem atšķirībā no iekšlapām varēja iespiest attēlus krāsās. Piemēram, paklāju metus. Kreisajā pusē ceturdaļa kompozīcijas un uzminēsiet izglītības ministrijai. Par modernieka romantisko pasaules skatījumu liecina arī metu nosaukumi. Piemēram, šim dots nosaukums Spārnotās puķes. Viršu mešs. Un šis ir bārenītes. Varam vērtēt, kā katram šķiet, cik labi nosaukums atbilst rakstam. Turklāt, lai nerodas iespējas, ka modernieks tekstīlī dizainā veidoja tikai ģeometriskas, simetriskas kompozīcijas, viņš radīja, piemēram, arī teiksmainas plastiskas dizainus un arī ainava. Ievērojiet, raksturīgā krāsu gamma tiek saglabāta un arī šīs diagonālas var atpazīt. Un šeit redzam gleznotāja modernieka meistarība ar pavisam vienkāršiem līdzekļiem panākt tonāli izsmalcināts noskaņa ainavas. Pirmā saucās Bērzi vakarā, otrā ir Saulriets. Šīs publicētas uz žurnāla Pirmā vāka, tā ir īpaša vieta. Arī šie meti pēc vēlēšanās un iespējām izpildāmi kādā no rūpdarbu tehnikām. Un visbeidzot esam nonākuši pie šī attēla. Paldies Rūtai Rinkai no Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja par atsaucību. Šis ir žurnāla pielikums ar kaut kur redzētu sienas segas rakstu, modernieka zīmētu. Šādā veidā profesionāla, nacionāla, vietišķa dekoratīva māksla bija pieejama ikvienam, ja vien bija uzņēmība, līdzekļi, prasmes un laiks. Turklāt darinātājai bija iespēja ne tikai realizēt mākslinieka dizainu, bet arī interpretēt, kā tai, piemēram, tehnikas izvēlēm. Turklāt ideja kopumā bija vērtīga, runājot par nacionālo identitāti, ne tikai atkārtot saglabātos paraugus, bet turpināt attīstīt nacionālo ornamentiku. Ko vēl varam uzzināt no konkrētā priekšmeta? Griezīsim otrādi. Otrā pusē redzams, ka izšūma krāsas sākotnēji bijušas košākas. Un tuvāk papētot ieraudzīsim atsevišķus tumšus laukumus, kas izrādās nevis mikroorganismu bojājumi, kādi mēdz būt šādās vietās, bet burti.
Redzam? Ja neesam droši, tad reku tūplānā zem maliņas, kur netraucē izšūma raibumi, varam par to pārliecināties. Es tātad tiku pie maliņas, tāpēc, ka restaurācijas procesā vajadzēja maliņu stiprināt. Un arī stūrītī var redzēt, zilās krāsas pārmaiņas virspusē ir maziņš gabaliņš redzams un apakšpusē, cik viņi koši. Tā, bet, lai burtus varētu vieglāk saskatīt, es tos, protams, iekrāsoju. Te viņi ir. Varam skatīt te melni, paspēlēties. Un pagriezīsim, lai ērtāk izlasītu. Un varam uzzināt, ka šis džutas audums ir bijis maiss 100 kg rafinēta granulēta cukura, importēta no Lielbritānijas firmas Tate & Lyle. Līdzīgas šim. Firma dibināta 1921. gadā, apvienojoties diviem jaudīgiem konkurentiem Tateam un Lylam, un cukuru tā ražo joprojām. Savukārt Latvijā cukura imports tika pārtraukts 1934. gadā. 20. gadsimta 30. gadu otrā pusē Latvija sev apgādāja gandrīz ar visiem lauksaimniecības ražojumiem un ieveda tikai tos pārtikas produktus, kurus Latvijā nevarēja iegūt. Tātad šis ir laika nogrieznis, kurā maiss ir nonācis Latvijā. Un tā šī gadījumā varam datēt priekšmetu, ja pietrūkst informācijas. Starp citu, esam dzirdējuši par Tate mākslas galeriju Londonā. Tās pamatā ir šī paša cukurrūpnieka Tate Britu nacionālās mākslas darbu kolekcija, ko viņš dāvināja savai tautai un finansēja arī galerijas celtniecību. Un tā iznāk, ka tāpat kā Tate atbalstīja nacionālā māksla Lielbritānijā, viņa cukurmaiss jau gandrīz 100 gadus un burtiskā nozīmē balsta viena no mūsu nacionālās lietišķās mākslas piemēriem. Paldies!